Šovakar saruna tiešām par jauku tēmu, kura mums visiem ir svarīga. Un es ilgi domāju, kā viņi iesākt. Mums būs vairāk cilvēki, kas stāstīs par savām pieredzēm, par pašpietiekamību, bet es domāju par to, kā iesākt. Un tad tādas man pārdomas radās par šo tēmu, un es atļaušos viņas arī tā kā jums pastāstīt. Varbūt noder, centīšos ļoti ātri izskriet cauri savām idejām. Tā, mēģinu šo tā kā prezentēt, paskatīsimies, ko jūs tur redzat. Un maza tāda prezentācija par tēmu. Jā, viss notiek. Tātad pašpietiekamība mums ir ļoti aktuāla lieta, un varbūt aktuālāka vēl jo vairāk tāpēc, ka es tādu bildi pieliku klāt, ka mums šobrīd ir kā apkārt jūk un brūk visas tās sociālās struktūras, kurās mēs esam pieraduši dzīvot un pieraduši izmantot viņas. Un man liekas, ka vairumā gadījumu šī brukšana nav īsti pati par sevi, bet varbūt tāda ļoti apzināta, un šīs apzinātās brucināšanas rezultātam vajadzētu būt tādam jaunam tīklam, kurš pamazām iezīmējas mums visapkārt. Tīklam, ar kur palīdzību mēs visi tiekam dzīti tajā hausā iekšā. Un to hausu, nezinu, cik lielā mērā, bet paskatoties uz dažādiem pētījumiem, kuri rāda šo kapitāla koncentrāciju un biznesa, globālā biznesa koncentrāciju dažās rokās. Gandrīz, ka mēs droši varam arī pateikt, ka šīs korporācijas nestāv maliņā mūsu dzīšanai tajā burvīgajā hausā. Un tad man tā asociācija radās ar zivīm, kuras ķer ar trali, lielā tīklā dzen iekšā, tad uz to vajadzīgo vēlamo virzienu visus dzenot. Un mums tad to stratēģiju, kā nenokļūt tajā virzienā, kurā mūs visus bīda, varbūt nemaz nav tik daudz. Varbūt mēs varam kļūt tik mazi, ka tiekam nepamanīti no tīkla un tiekam cauri tām acīm. Un, ja Latvijā mums šobrīd tas likumu, noteikumu un dažādu sistēmu ietekmes tīkls ir tāds caurs un lieliem zobiem, tad, ja mēs paskatāmies citās Eiropas valstīs, uz kurām bieži vien mēs domājam, ka varam nobēgt, tad tur tie tīkla atstiņas ir krietni šaurāks un tās iespējas būt pašpietiekamam vai ārpus šīm visām stumjošām uz hausu sistēmām ir daudz mazākas. Mēs varam būt tik stipri un mēģināt saplēst tīklu, bet vai mums šobrīd ir tāda vienotība, arī labs jautājums, jo jūs varbūt atceraties to muļķiku par Nemo, kur visas zivis vienojās kopīgam virzienam un apgāza trali un tika brīvas. Un man liekas, ka mums kaut kā nav izdevies līdz šim panākt šādu tikt brīvām caur vienotu kustību. Un tad es ieliku tādu zivtiņu, kurā izmanto trešo stratēģiju, kurā maina savu trajektoriju, kura dodas virzienā, kas atšķiras no traļa virziena, kura iet prom citur, un tādā veidā izbēg no visu zivju likteņa. Un tas tad arī ir tas, manuprāt, pašpietiekamības tik ļoti tāpēc mums tik ļoti interesē tā pašpietiekamība, jo tā ir viena no stratēģijām, kā tikt ārā no lielā tīkla. Un
par to pašpietiekamību runājot, pašas svarīgākās lietas, mēs tūlītās stāstīsim par dažādām konkrētām lietām, kurš mēs strādājam, bet ir tādas lietas, par kuras jāņem vērā. Tad pašpietiekamība sastāvēs par no tās pārtikas neatkarības, par kur visvairāk mēs runāsim šodien, un arī izdzīvošanai nepieciešamo resursu neatkarības no centralizētām piegādes sistēmām. Jo tās centralizētās piegādes sistēmas ir pirmās, kas iejūk hausā, nobrūk un vairs nespēja nodrošināt. Un tad ir jautājums, kā ar ūdeni, kā ar siltumu, kā ar varbūt kaut kādām elementārām enerģijas prasībām, varbūt kaut ko vajag, vai mums visam vajag elektrību, varbūt visam nevajag elektrību, varbūt kaut ko mēs varam darīt ar savu fizisko spēku un tā tālāk. Un tad tas otrs lielais pārdomu punkts ir par mūsu pašu attieksmi un iekodēts jau pašā vārdā, pašpietiekami. Ja? Ja, man liekas, ka mēs esam mazliet par ilgu dzīvojuši šī sistēmā, kurā mums ir bijis diezgan labklājīgi klājies, un mēs esam aizmirsuši, kā tas ir, kad ir jāpietiek, un kā ir tā sajūta, ka pietiek, un viss ir kārtībā, es jūtos labi, man pietiek. Un tas pietiek ir tas ļoti svarīgā sajūta, jo tu varbūt nes tik bagāts, ja tev nebūs sajūta, ka tev pietiek, tu tik un tā jutīsi izsaukumu, vai ne? Un viena no lietām, ko var uzreiz arī darīt, arī pie tādām sagatavošanās un strateģiskām lietām, ir ieraduma maiņa, jo mēs tiklīdz mēs saprotam, ka mums sākam kaut kā uz šo pašpietiekamību pusi vilkt, mēs saprotam, ka no dažām lietām tiešām ir jāatsakās. Nu, piemēram, man tāds ienāca prātā salīdzinājums. Nu, mēs zinām, C vitamīns ir ļoti daudz kīvī, un mēs varbūt gribam katru dienu apēst par kīvī, bet ja mēs ēdīsim katru dienu kīvī, mēs nekad netiksim brīvi no lielveikaliem, vai ne? Un tā nav pašpietiekama stratēģija, tā pašā laikā. Piemēram, skābētas nezāles, kas varētu nodrošināt daudz plašāku vitamīnu un minerālu vielu klāstu jums, pie viņām ir jāpierod. Un arī, ja ģimene, vēl viens piemērs, ja mēs ģimeni pieredinam pie topinambūriem, tas ir ārkārtīgi pozitīvi, jo tas ir ļoti vērtīgs dārzens un tik vienkārši audzējams, tur tik maz darba, bet atkal pie viņa ir jāpierod. Un tad tas ieradums ir jāizveido, jāpieradina sevi pie cita, kā pie tā, ko mūsu izlutinātās, tā skaitā garšas kārpiņas, jau kādu laiku vairs nav pieraduši. Bet tas svarīgākais, manuprāt, ir tas, ko es ieliku kā pēdējo šī sasieto iemeslu, sasieto to stratēģiju buķetē, tā ir tā sadarbība, jo jūs redzēsiet arī mūsu stāstījumos, ka ir kaut kāds līmenis, pašpietiekamības līmenis, kur cilvēks var sasniegt viens pats vai viens ģimenes ietvaros. Un tālāk viņš vairs nevar, jo nekad visā pasaulē nav bijis tā, visas pasaules vēsturē nav bijis tā, ka cilvēks varētu izdzīvot viens pats. Varbūt vienīgi Robinsons Krūzovs savas vientuļās savstver spējas, ja, bet tādas situācijas nav. Viensēta nenozīmē, ka tur dzīvo viens cilvēks. Viensēta tās ir 3-4 paaudzes, kurām ir radi un krusmātes un vīra sievas radi, kaimiņi, sadarbības lietas, vai ne? Un mēs šobrīd esam šo dzimtas struktūru principā pazaudējuši sabiedrībā, bet arī pašā laikā mums ir citas iespējas. Mums ir iespējas veidot šos kopienas ar kaut vai 2, 3, 4 ģimeņu sadarbošanās grupiņas, un mēs redzēsim, cik daudz plašāka mūsu kopējā pašpietiekamība paliek, ja mēs ar domu biedriem kopā mākam gan dalīties, gan sadalīt kaut kādus pienākumus, gan viens otram palīdzēt talkās. Tā kā es aicinu visus klausīties, audzēt pašiem savu pašpietiekamību uz augšu un sadarboties un vēlreiz sadarboties. Viss, paldies, es dodu vārdu šobrīd Andai. Lūdzu, Anda. Labvakar visiem, labvakar savējiem, labvakar domu biedriem. Te ir Anda Roškalne no Salmiņiem, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā, 7 kilometri no Leišmalas, Skaistkalna ir jau robeža.
Robeža tur, kur ir Lietuva un Latvija. Nav baigie dienvidi. Ir salnas, ir viss, kas ļoti izbaudām visu to laika apstākļu gāmu mēs izbaudām arī šajos tā nosacītajos dienvidos. Nu, kas mēs esam? Mēs esam principā, esam tandēms, mēs esam divatā, mēs esam tie, kas mēs savu saimniecību sev veidojam. Tas ir Anda un Valdis, kuri mūs jau ļoti daudz mūs pazīst. Jo mēs kaut kur, ja mēs kaut kur esam, tad mēs esam abi, un ja mēs kaut ko daram, tad mēs daram arī abi. Braucam, ejam, daram, rokam un tā tālāk. Darba daudz, daudz roku darbu. Jā, savā saimniecībā mēs daudz daram roku darbu. Ilze palaid tās bildītes, lai viņi vienkārši iet, un tad es attiecīgi tur tā papļāpāšu par to. Nu, kas mums ir tas, kas mums palīdz, atvieglo mums drusciņ to savu dzīvi, jā? Mums ir savs otro sezonu, mums ir mazais traktoriņš, kas mums tātad arī palīdz traktoriņš ar savācēju kasti, kas mums attiecīgi savāc arī to pļauto zāli, un mēs mulčējam. Mēs mulčējam arī tikko iestādītus kartupeļus. Kartupeļus mēs stādām, jā, Ilze, lai to pirmo bildīt, jā, to tam vagām, jā. Kartupeļi tā kultūra, bez kuras tomēr mūsu ģimene nekādīgi nevarēs iztikt. Jā, jo, nu, kartupeļi tomēr ir pamatīgs dārzenis, kuru var tomēr ēst daudzos veidos, arī principā gan zupās, gan otrajos, gan pat arī saldajos un tā tālāk un pankūkās, jā. Kartupeļs mums ir, un kartupelis mums ir, arī samazinām to stādīšanu, jo viss ir ar rokām, audzējam kartupeļus uz plika lauka, taisnās strīpās stādam ik pa metram, un principā uzreiz, tātad mēs arī uzreiz zem lāpstas iestādam to kartupeli, un tad arī uzreiz viņu apliekam ar pļauto zāli. Tātad, nu, vispār baigā ņemšanās, Valdis izrok to bedrīti, un katrā bedrītē mēs ieberam, vienu sauju granulēto vistu mēslu. Mums nav mēsli, citi, un tad mēs baram tos granulētos vistu mēslus. It kā bioloģiskajām saimniecībām viņi nav atļauti lietot, jā, bet mēs neesam bioloģiskā saimniecība, un tie man ir vienīgie mēsli, kurus mēs vispār lietojam. Tie ir Iecavas ražojums, Organic Q, viņi saucās. Jā, nu lūk, un tā mēs esam iestādījuši, un te ir tas traktoriņš, kuram šobrīd ir noņemta tā kaste, tā savācēja kaste nos, bet kuram var piekabināt visu, ko šoreiz ir mašīnas piekabināta, vai ne? Mums ir tāda mazāka piekabīta, kurā vēl liekam kaut kādu malku vēdā, vai ne, kaut kādas smagākas lietas paštaisīt tādu, un vēl šitam traktoriņam ir ļoti labi, ka var piekabināt. Tas ir apakšā, viņiem ir tas prāvējs, jā, bet viņam var arī piekabināt atsevišķi vēl priekšā, pielikt uz ziemas sezonā, mēs liekam to lāpstu, to sniega tīrīšanas lāpstu. Tad gan ir vajadzīgs, piemēram, uzlikt ķēdes uz tām riepām, vai ne, un tā tad nodara arī kā savas saimniecības, teiksim, ceļa iztīrīšanai, vai ne. Un tas mums arī ir aktuāli, tomēr mums šogad nāk klāt arī mums viesmāja, un tātad mums ir vajadzīga palīga tehnika, bet tas viss vienalga tā mulča ir atvesta un ar rokām viņi ir jāizkrāmē. Tad apmēram tai vagā ir 50 kartupeļi, 20 vagas mums tādas ir. Un tad liekam, var sakot, 2 reizes, pavasarī mēs esam uzlikuši 2 reizes, tie nav salmi, bet principā, nu, kā citi saka, sienā stādīt. Mēs nestādām sienā, mēs stādām zemē. Šogad mēs principā stādījām karstos pelnos, kurus drusiņi, kā saka, to kartupeli ir ar lāpstu, tur viņu tā kā ierakām, uztaisījām tādu sev redzamu tādu, kā saka, valnīti, un kur uzreiz aplikām arī ar svaigi pļautu zaļu zāli. Un tā mēs darījām 2 reizes, un tas mums bija principā glābiņš šim gadam, un kartupeļi izauga tādi, kā nekad. Nu, var sakot, vispār baigi priecīgi esam paši par saviem kartupeļiem, kādi mums viņi šogad izauga. Tad pārējais, ko es vēl gribu pastāstīt par savu saimniecību. Jā, nu,
Protams, jā, šī tenis smukā bilde, tā ir mūsu laukumāja, un kurā mēs dzīvojam, un kura prasa savu darbu un savu kurināšanu un tā ņemšanos, bet, puķes, peonijas, grēkoju, un manā saimniecībā jau ir vairāk kā 100 šķirnes peoniju, un vajag vēl. Rozes ir tikai 50 un hortenzijas arī 50 šķirnes, vismaz jau jaunās šķirnes jau ir, vai ne? Tas ir mans prieks un mana aizraušanās. Bez kā es laikam vairs nevaru iedomāties savu saimniecību un vispār savu apkārtni. Vajag. Bet runājot par tādu pašpietiekamību, ko es vēl varu pastāstīt? Es varu pastāstīt, piemēram, par to, ka kartupeļi bija galvenais. Arī piemēram, man ir katru gadu izaug par daudz ķirbīju. Šī bildīte tagad ir tā, tāda taka, kā saka, uz kuru mēs ejam, uz to mūsu viesu māju. Vai tā, teiksim, bērniem brīvdienu māja, šobrīd arī ir, kā saka, ielikta Bookingā un Airbnb kā viesu māja, pieņem ciemiņus, vai ne? Un šeit ir parādīts tas, ko es saklausīju, teiksim, iemācījos savā permakultūras dizaina kursos, kur es redzēju, lūdzu tā kā padomu, kā būt labāk, un tad man ieteica Rūta, abai man ieteica, viņa saka, taisi vienā pusē, teiksim, tādu ēdamu dobi, jā, kas ir ceļam tādu, kur tu vari iet un kaut ko paņemt, vai ne pagraust attiecīgi sezonas laikā, un tad man vienā pusē, teiksim, tagad šajā kreisajā pusē man ir tāda ēdamās lietas aug, un otrā pusē man ir, teiksim, puķes, jā, bet pie ēdamajām lietām man pamatā tur ir rudens avenes, zemenes un visāda veida šitās te sīpoliņi, kaut kāda skābene, un daudz piparmētras. Var sakot, tas ir viss, kas tāda, kas sirdī vajadzīgs, vai ne? Un tiešām, kā saka, un tad tālāk, otrā puse tālāk, ja es arī esmu, jau nākošā dobe, man ir tā ēdamā dobe ar sparģeļiem, un ar sparģeļiem, un tad arī, kā saka, vēl būs varbūt kāda zemene, kāda spradzene būs, vai ne? Bet principā pamatā jau mums ir arī meždārs, vai ne? Tas ir meždārs, kurš aug un veidojas un top, tāds kāds viņš, tāds kādu mēs viņu gribam redzēt. Ko es vēl gribu stāstīt par sevi? Es te iesāku par tiem ķirbjiem. Ķirbi man izaug par daudz. Kaut kas man ir jādara, bet šajā situācijā tātad vienkārši es tos ķirbjus iestādu un viņi vienkārši izaug. Bet es mēģināšu nākošajā sezonā laboties, un mēģināšu audzēt vairāk melones un arbūzus. Līdz šim man nav sanācis tādi, vērā ņemami rezultāti man nav sanākuši, bet es to vēlos darīt. Tāpat esmu savā saimniecībā sapratusi, kad laikam arī ar kabačiem nevar aizrauties. Vajag 3. Manai ģimenei laikam vajag 3. Tajā pavasarī ļoti, ļoti daudz un gribās, bet laikam pietiks ar 3. Viens zaļš, viens dzeltens un viens balts, un principā pietiek. Varbūt var uz rudeni iesēt vēl kaut kādu atkārtot uz 3, vai ne, kuri tur varbūt to sezonu tā kā pagarina un kaut kas tur ir foršāks, vai ne, bet nevajag. Mums vairāk nevajag. Par tomātiem. Man ir neliela siltumnīca, man ir 3x6 metri siltumnīca, neliela, ja? Man vispār par mazu. Un par tomātiem runājot, piemēram, es varu pateikt to, ka, man tās ieteiktās, selekcionāru vai, teiksim, entuziastu vai kaut kādas tādas sēklas nestrādā. Man vajag, laikam es tomēr mēģināšu atgriezties pie kaut kādām tādām pamatšķirnēm, kaut kādiem, varbūt hibrīdiem, varbūt arī, un tomēr turpināšu arī domāt par lauku tomātiem. Arī par gurķiem runājot, manai ģimenei, mēs pamatā esam, mēs ar Valdi, tad bērni piebrauc brīvdienās un tā, lai kaut kas ziemē tur tā paliktu vēl, vai ne? Arī gurķus man nevajag daudz, vairāk kā 20 stādus es nestādu. Šogad vispār bija trakums ar gurķiem, man 3 reizes vajadzēja viņus pārsēt, vai ne? Un gala beigās, tur var sakot tāds ČP sanāca, bet gala beigās gurķu pietiks. Tik, cik ir, tik ir. Par kāpostiem runājot, arī manai ģimenei vairāk kā 30 vēlos kāpostus arī vairs nevajag. Bet es gribu labas sēklas, labi kāposti un viss 30 stādi un gatavs. Agrie pietiks ar 10. Atkal, ko es vēl grēkoju,
uz ko es vēl grēkoju, tas man ir, piemēram, keili. Arī man patīk viņus daudz stādīt. Jā, vat šeit ir arī redzami keili. Man viņus patīk daudz stādīt, viņi baigi smuki izskatās, bet mēs tik daudz viņus neapēdam. Bet šeit blakus ir redzami kāpostus ar samtenēm, vai ne? Nu, arī tāds aizbaidītājs, bet samtenes vēdolas kāpostus nosargāja, bet uz kēliem tāpatās kāpostu baltenes uznāca, vai ne? Bet atkal tur ir labums tāds, bija tas kāpostu balteņu tārpi, vai ne? Bet pēc tam viņi atkal atauga un atkal viņi ir normāli. Nu, tā, ka tur drusciņi palasīja ar rokām nost un viss ir normāli. Tā kā tā, nu ar kēliem, jā, man viņi ir skaisti, bet drusciņi varbūt par daudz. Atkal savas vajadzības, tomēr es pakārtošu kaut kādam savam darbam, vai ne, ka, nu, man tik daudz nevajag. Nu, jā, un salātus, principā, es stādīšu tikai pavasarī un tikai siltumnīcā, vai ne, un tik, cik daudz paši arī apēdam. Daudz nevajag arī. Pupas. Man ir ļoti skaisti bija kāršu pupu tādas konstrukcija, kura šogad vienā lielā vējā sagāzās. Nu, viņai jau bija savi gadi, jau bija, vai ne, un viņa sagāzās. Liksim atkal, kāršu pupas man ļoti garšo, un viņas arī labi izskatās ainavā, piestāv ainavai, vai ne, un tā, kad, un garšo, un ir ļoti, ļoti labi. Ņemos pārdomās par sviesta pupiņām, tas man arī jāstāda ir ar stādu, tāpēc, ka man vienmēr apakšzemes armija, vienmēr viņas noēd ātrāk nekā, nu, neizdīgst, viņas vienkārši neizdīgst, jo tā armija var sakot tādu, bet ja es iestādīšu ar stādu, tad tas strādā. It sevišķi, man, piemēram, ļoti labi sanāk šogad arī cūkpupas ar stādu izaudzēt, vai ne? Vienkārši viena pupa vienā nelielajā kasetes podiņā, vai ne? Un aiziet, izaug labi stādi, un var sakot iestādi un aizmirst un pupu kārtībā. Jā, kas man vēl ir? Man ir vēl viena liela problēma tā, ka man ir stirnas, var sakot, neierobežots dārs, un kuru apmeklē vienmēr stirnas. Jā, kēli noēsti, zemenes nograustas, rožu ziedi nograusti, vai ne? Nu, kaut kā tā. Tas ir mans uzdevums, domāt par to, kas man būtu jādara pašai, mūsu ģimenēm, ko mēs plānojam un ko mēs darām par to, kad lai mēs varētu teiksim, domāt vairāk par skaistumu un arī kaut ko sev, kāda zemenes vēlāk labāk izaugt, mums ir vajadzīgs elektriskais gams. Par to mēs domājam. Un vēl, ko es vēlēju savā saimniecībā, vēl pati gribu tomēr paaugstināt. Jā, Ilze parāda tagad šito bildīt ar to, kā es tur spiežu ābolu sulu. Var sakot, es gribu arī paildzināt savu zaļumu sezonu, vai ne, bet to es arī vēl tā kā neesmu nobriedusi tik ļoti tam visam. Par šeit es redzu, jūs redzat, kā es spiežu ābolus. Tiešām es arī griežu to ripu, vai ne, tā nav tikai bilde, bet mēs ar Valdi arī, kā saka, spiežam savu ābolu sulu. Un šitie jau gan bija rudens āboli, no šitajiem te rudens āboliem mēs paši saspiedām sulu, izkarsējām, un man šogad ir 23 litru burkas ar pašu sulu. Pārējā vasaras āboli mums tika sagatavoti sidrā. Tas ir mūsu dēla aizraušanās, un jā, lūk, šeit ir 90 litru, 180 pudeles sidra. Jā, paša mājās taisīt sidras, ar ko mēs vispār lepojamies, mums draugiem garšo, pašiem garšo, vai ne, un mums tas labi sanāk. Bet tas principā ir tā kā mana dēla Viktora aizraušanās, bet tā ir iespēja kā sevi, pašpietiekami nodrošināt arī ar tādām lietām kā, kaut kas, sauksim tā, alkohols vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, man principā, mēs tiešām visu izaudzējam paši sev. Man ir veikalā jānopērk eļļa, man ir pie kaimiņiem jāizbrauc pēc olām. Pienu mēs lietojam ļoti maz, mēs lietojam principā augu pienu, ko es iepērku, tad attiecīgi Rīgā vai kādā no Gemosa veikaliem vai kādā no Lidliem vai kur, tad es iepērku augu pienu. Vai ne? Mums tādas problēmas it kā nepastāv, un te Ilze var pagadāt, man tāda pēdējā bildīt ar tādām sēnītēm vēl ir,
tikko 5. oktobrī, kā saka, gājām sēņot, vai ne, un salasījām vēl pilnu grozu ar gailenēm. Sēnes vispār ir diezgan liela mūsu ģimenes tāda sastāvdaļa, jo aizskrienam pēc pusdienām uz blakus esošo mežiņu, vai ne? Nu, sēnes arī tā ir lieta, kuru mēs vienkārši izmantojam, un viss notiek ļoti, tā kā saka, ļoti organiski, un mēs esam labi pēduši, un mums gaļa ikdienā nav galvenais ēdiens, vai ne? Un tiešām tas ir visi tie zaļumi, visi tie dārzeņi, nu, tas ir vienkārši normāli, ja? Tā mēs dzīvojam. Vispār mēs esam tādi drusciņi zero veisteri, un kā mums bērni saka, hipsteri. Nu, tas ir apmēram par mums. Pārējie jau visi mūs pazīst un zina. Nu, kaut kā tā. Jā, es tikko redzēju, ka dābols var ar ķirbiem tur sataisīt. Taisam, daram, un zaptis mums garšo. Zaptis taisam, zaptis, kā saka, mums viss ir, vai ne? Tā kā, jā, pagrabs ir piepildīts, kur reizi vairāk, kuru reizi mazāk, bet viss kā pietiek, jā. Tagad dzīvojam zaļi. Paldies! Anda, varbūt tad uzreiz pamēģini novērtēt, cik liela daļa no ģimenes pārtikas ikdienā, kas uz galda tiek uzlikts, tad tev ir pašu iegūts, audzēts, iemainīts, un cik tad ir tas iepirktais? Nu, 80%, 80 un 20 noteikti. 80 ir mūsējais un 20 klāt nāk. Mums ir ļoti daudz savējais, jā. Jā, tas prasa darbu, bet tiešām tas ir. Jo varbūt mēs ēdam, netik glauni varbūt vai kā, bet jā, mums ir labi. Tā mums ir labi. Un plus vēl, protams, tās pašas tējas, vai ne? Taču vācam arī tās visas piparamētras un liepziedus un aveņu lapas. Tā, ka... Kas tur kaut ko saka, vēl nedzirdēju. Jā, tā, kad ir daudz, ļoti daudz, bet varam. Un principā pietiek pašiem, pietiek draugiem, un pietiek, kā saka, bērniem, ko uz Rīgu aizvest, vai ne, un tā, kad, jā, tiekam. Bet arī pārdomāju tās savas, tas, kas man ir par daudz, jā. Es to lietu tā kā mēģinu samazināt. Vai vēl kādiem ir kādi jautājumi tagad uzreiz? Vai arī mēs tad gaidām pēc tam, kad pabeigsim visu savus stāstījumus, tad vēl būs diskusija. Okay. Labi. Ja? Anda, man ir jautājums. Vai tev arī kādi, sapratu, nekādu lopiņu tad nav, ja? Nē, nav lopi, nē. Viens kaķis. Kāpēc tā? Vēl nav tā saimniecība, nav attīstīta. Nav attīstīta, bet principā mums ir drusciņi, tas varbūt arī, sauksim tā, varbūt arī vegānais līnija drusciņi vairāk tāda spēcīgāka ir. Jo ir brīži, kad mēs ļoti, ļoti labi varam iztikt bez nekāda veida piena produktiem, bez nekāda veida, vispār, jā, ļoti, ļoti, tā, varam. Var arī teikt veģetārs vai kā, tā kaut kā tā, jā. Bet viss man patīk. Jā. Bet tad jauna, tu saki, tad cik sen jūs tur dzīvojat laukos? Nē, redzi, kas ir, te ir tādas, mēs jau dzīvojam, teiksim, bet tas gluži nav mūsu saimniecība, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Gluži mēs neesam galīgie noteicēji šeit, tāpēc mēs atturāmies no lietām, bez kurām mēs varam iztikt. Kaut kā tā. Jā. Tā ir mana dēla saimniecība, principā, jā. Labi, paldies. Būs vēl iespēja domājam jautājumus, jo varam viņus arī rakstīt čatā. Tagad dodam vārdu Nauri. Lūdzu, pastāsti par to, kā beidzas tev un kādi ir tavi, tā teikt, aspekti pašpietiekamības ziņā. Labvakar visiem. Mani sauc Nauris. Esmu no Pļaviņām. Un šovakar jums pastāstīšu par manu saimniecību. To es dibināju 22. gadā. Kā jūs šeit bildē redziet, ja jūs jau viņu redziet. Tas bija, kad
tas ir īrēts zemes gabals no pašvaldības 0,7 hektāru platībā. Kad dibināja saimniecību 22. gadā, bija plāns kļūt par bioloģisko saimniecību un audzēt tikai dārzeņus, kurus nākotnē plānots realizēt savā kafejnīcā, savā veikalā, un plus tas, kas paliek pāri, piedāvāt citām kafejnīcām. Un nebija nekāda doma audzēt tikai priekš sevīm, kā tādu mazdārziņu, tas bija tīri komerciāli plānots. Doma bija lauksaimniecībai tāda, lai pēc iespējas mazāk laika tiktu patērēts tieši uz lauka, ravējot, teiksim, vai ne, un lai pieskatītu to pašu lauku. Tāpēc no pašiem sākumiem doma bija dibināt bezrakšanas metodes, pēc bezrakšanas metodes lauksaimniecību, respektīvi, kā jūs šeit redziet attēlā, doma bija tāda, ka pārklāt visu zāli ar kartonu, lai zāle tiktu nomērdēta vai lai viņa nomirst, un tad, respektīvi, pārlikt pāri kompostu, tādā veidā mazinot nezāļu augšanu. Pirmajā gadā, kad tika atklāts, es apstrādāju aptuveni 1000 kvadrātmetru, kur bija nepieciešams aptuveni 6 kubi komposta, un man bija kaut kādi 10 kubi šķeldas priekš starp vagām. Un šajā gadā es piestrādāju klāt vēl kādu 1000 kvadrātmetru, un tā ir plānots katru gadu ap 1000 kvadrātmetriem. Respektīvi, pie manīm neviens nestrādā, es to daru viens pats, pavadot nedēļā, teiksim, pie darbiem. Ja mēs runājam, teiksim, par ražas novākšanu, tas kaut kāda 1 līdz 2 stundām dienā. Tas ir, ja man nebūtu, teiksim, nebūtu cukīnies neaudzētu, tad varētu būt dienas, ka man vispār nebūtu jāpieiet, bet, kad ir tieši sezona, tad ir katru dienu viņa jāvāc, tāpēc, ka man bija daudz, man bija 50 stādu, un man bija ļoti daudz cukīni, tikai katru dienu ražas laikā jāvāc. Tātad 1 līdz 2 stundām dienā tīri no ražas, es teiktu, tad, kad man bija jāved uz kafejnīcām ražu, tad es teiksim kaut kādas 3 līdz 4 stundas 2 reizes nedēļā, ieskaitot novākšanu, pakošanu. Un, nezālēm es teikšu, es pavadīju, ne vairāk kā stundu līdz 2 nedēļā, tīri pieskatot nezāles, vai ne? Un tā izskatījās aptuveni lauks šogad. Tātad, ko es audzēju? Es audzēju tādas lietas kā burkānus, bietes, kā jau minēju, cukīni, ķirbjus, spinātus, kalē. Un tad es plus vēl, tāpēc, ka man no lauksaimniecības man pieredze ļoti maza, es daudz eksperimentēju, kas augs un cik augs un vai es spēšu to realizēt tirgu. Tātad, respektīvi, šogad es vēl mēģināju tādas kā kolorābjus, brokoļus, kāpostus audzēt, selāriju kātus audzēt, gurķus audzēt arī mēģināju, un vēl arī aizmirsu latviešu vārdu sweetcorn. Tā kā to es vēl mēģināju. Tā kā tas ir daudz jāeksperimentē, jāsaprot, cik izaugs vispārībā, un jā, skatoties no tā. Tātad, un kā es sākumā minēju, nebija doma audzēt sev, doma bija tīri komerciāli audzēt un pārdot, bet es sapratu to šīs sezonas laikā, kad ir pirmā šķira un ir otrā šķira. Respektīvi, pirmā šķira visa tika praktiski pārdota, un otrā šķira pilnīgi pietiek 2 cilvēkiem. Mēs esam abi augļu valsts
mēs lietojam tikai augļu valsts produktus. Tātad mums pietika no sava dārza otrās šķiras, no burkāniem, no kalē, no spinātiem. Mēs neko nepirkām, teiksim, sākot no maija beigām līdz pat novembra tūlīt vidum mēs praktiski nepērkam ne kalē, ne spinātus, ne burkānus, ne bietas. Un plus tu vēl vari sezonas vidū, kad ļoti daudz, un tad tu vēl vari sasaldēt. Tā kā mēs domājam, mēs līdz decembra beigām praktiski nepirksim šādus produktus. Ja tiek uzdots jautājums, teiksim, par vai var sevi pašnodrošināt, 100% tas nav iespējams, vai ne? Jo vajadzēs tāpatās, ja tev gribās dārznus, teiksim, ne dārznus, bet augļus, teiksim, banānus, tos tu neizaudzēsi, ja gribēsi vēl kādu avokādo vai cēltas lietas vai kafiju, nevarēsi sevi pilnīgi nodrošināt. Bet, kā jau teicu, mēs nodrošinam no otrās šķiras vienu, es nerunāju par pirmo šķiru, no otrās šķiras vienu, ļoti, ļoti daudz. Praktiski sevi visu. Un arī ir dots kaimiņiem un draugiem. Tā kā tas no manas puses viss, ja vai ir jautājumi, droši atbildēšu. Paldies. Kur jums ir kafejnīca? Kafejnīca dotajā brīdī top. Es restaurēju ēku, kura, ja viss ies pēc plāna, tad nākamgad beigās tiks atvērta. Un varbūt veikals tiks atvērts jau nākamgad vasaras sākumā, kur es varēšu pārdot savu produkciju. Veikals būs Pļaviņās un kafejnīca. Paldies. Un tad tur arī būs vegāni ēdieni. Es viņu saukšu par augļu valsts, tāpēc, ka vegānismu Latvijā neizprot ļoti daudz cilvēki un asociē ar kaut ko citu, tāpēc es mēģināšu skaidrot no citas puses, jā. Čatā arī bija jautājumi, man šķiet viens bija, kā veicās ar kātu salārijām. Ar kātu salārijām? Šogad, tāpēc, ka man nav ar ko salīdzināt, man šis bija pirmais gads, kad es praktiski audzēju visu. Man bija tā, ka šogad ļoti bija izaicinoša vasara, vismaz Zemgalē. Bija ļoti sauss sākumā, un tad bija ļoti mitrs, un bija tā, ka daudz kas izdega, un man bija tā, ka es otro reizi stādīju stādus kaut kur jūnijā laikam. Man bija vēli, bet man izauga. Man, teiksim, problēma nebija, man izauga viņa. Paldies! Man ir jautājums, cik tālu dzīvo no sava šī dārza? Un kāds ir tas, vai tas ceļš ir, kā tu viņu pārvietojies un tā tālāk, vai tas, un arī kā tu vedi un cik tālu tu vedi? Jā, tā lauks tiek īrēts Pļaviņās blakus vecāku mājai. Tas bija speciāli plānots tā, lai būtu vieglāka piekļuve, tad, lai arī būtu piekļuve ūdenim, ja vajadzīgs. Un tāpēc, ka man nav nekādas nojumas āras, kuras varētu nec turēt, nec pakot, tas bija ar tādu nodomu, ka vajag kaut kur, kur ir blakus piekļuve. Cik tālu es vedu, es īrēju no kaimiņa, viņam ir liels pagrabs, tur es turu lietas un vedu projām uz Rīgu 2 reizes nedēļā. Šogad bija 2 reizes nedēļā produkcija. Redzēs, kā nākamgad tas būs. Tas ir tāds, tur noiets ir jāmeklē, protams, bet man bija tā uz Rīgu, kas ir 120 kilometri. Un, tad 2 reizes nedēļā. Tā, čatiņā ir vēl arī komentārs par kātu selerijām, kuru var izlasīt, ka ir stādīts ļoti tuvu ķirbjiem un izaug ļoti smuki un gari kāti. Ir arī jautājums, kas ir zem pārklāja un kāpēc tādi ir, un kāpēc viņi ir zem pārklāja?
Zem pārklājuma ir tāpēc, ka atkal man pieredze lauksaimniecībā bija praktiski nekāda, un man tur ir zem pārklāja kalē, keili, un bija tā, ka, ēda viņus ļoti šogad. Un es jau nākamgad zinu, ka es investēšu labā sietā, lai tas nenotiktu. Tas pret baltiem, ne baltie vai zaļie, es aizmirsu kādu krāsā tie tārpi. Labi, tad paldies. Ja šobrīd jautājumu vairāk nav, tad dodam vārdu tagad Annai. Anna, tu pastāsti par savu saimniecību un par savu ceļojumu pašpietiekamības paaugstināšanā, teiksim tā. Jā, man vajadzētu laikam 2-3 stundas, jo te iet jautri. 15 minūtēs es varētu pastāstīt konceptu, ko es esmu sapratusi 2 gadu laikā. Es pirms tam dzīvoju Anglijā, 2 gadus apakaļ, vīrs atbrauca ciemos, viņš man no Amerikas izlēma, ka te ir labi, nepērkam nekur citur zemi, te viss ir. Mums ir 18 hektāri, vecvecāku māja, kas ir atrestaurēta. Labi, tagad mēs abi esam šeit. Jāsaka uzreiz godīgi, es nevienam neprasīju un tā, vai ir blakus ieņēmumi. Jā, mums ir blakus ieņēmumi, es vēl projām saņemu algu, kas ir Latvijai ļoti laba alga. Tā ir mana pensija, ko es saņemšu vēl 2 gadus, tātad man 2 gadus laika ir eksperimentēt. Līdz ar to es ēdu tikai organiski. Es pārmetu krustu, ka es ēstu kaut kur sabiedriskajā un tā tur nomeditēju, tur nolevitēju. Es varētu būt veģetārietis, ja mans vīrs nebūtu pilnīgs un absolūts keto diētas piekritējs cienītājs, un viņš tiešām, viņa degviela ir gaļa, mana degviela ir zaļumi un piena produkti. Bet tas ir tādi, kādi mēs katrs esam, un mēs varam piemeklēt. Protams, pašpietiekamam ir vieglāk būt, ja tu šajā platuma grādā ēd gaļu. Pilnīgi noteikti. Man katru dienu taisot mājās ēst, ir skaidrs, kad ir sezonas, kad mēs varētu uz salātiem, un ir sezonas, kad mēs nevaram uz salātiem, un īpaši, ja vīrietis, kas strādā būvniecībā, un viņš ir 2 metri bez kakla, tad gaļa palīdz. No manas pieredzes mēs audzējam ļoti daudz plašu spektru. Piekrītu par sēklām ir izaicinājums, bet es esmu daudz mācījusies biodinamisko lauksaimniecību, un šobrīd mēs veidojam šeit reģeneratīvo saimniecību, kur varētu braukt mācīties, kur varētu lasīt lekcijas, kur varētu redzēt, ka tas strādā. Dzīvnieki ir vajadzīgi, bez viņiem nekādīgi nevar iekopt to dārzu tādu tiešām, kaut ko var, bet vieglāk ir, ka tev ir vistas, ka tev ir truši, kas mums ir šobrīd. Mums ir pīles, kas teorētiski lasa gliemežus, un es teiktu, ar tām pudeļpīlēm ir tā, ja jums ir laukos liela teritorija, tad jums viņus vajag vai ļoti daudz, vai tā lasīšana notiks tur, kur viņas grib. Ja jums ir mazā māja, tur piepilsēts ar žogu riņķī, tad viņas tiešām visu jūs dārzu nolasīs. Šeit viņas lasa tur, kur viņas grib, un nevis tur, kur es gribu. Bet, pieredze. Man jāsaprot, cik daudz es gribu pīles, jo ielaist viņas dārzā savā, kur es gribu, lai viņas nolasa, viņas nelasīs. Viņas staigās gar žogu un gaidīs, ka viņas izlaiž. No dārziņiem es visu tāpēc audzēju no organiskām sēklām. Ir dažādi, ir, kad dīkst, ir, kad nedīkst, ir, kad ļoti ilgi neziet. Bet zinot to, ka šīs sēklas es pērku no Vācijas biodinamiskās, ir no senajām šķirnēm un viņām uzturvērtība ir augstāka, es par to nekreņķēju. Labāk man ir mazāks, man ir sīvāks, bet viņš ir uzturvērtībā bagātāks. Tā kā ēdienu 80% uz galda ir pašu izaudzēts. Gaļu mēs pērkam tikai un vienīgi no kaimiņiem, kuri kauj veselu lopiņu. Mēs pērkam puslopiņu, liekam saldētavā. Vai no mednieka nopērkam puslopiņu, liekam saldētavā. Mums ir izveidojas ekskluzīvas attiecības ar kaimiņiem, gan nopirkt cūciņu, kur tikai 2 cūkas tiek audzētas gadā, un mēs dabūnam pusi.
Arī piena produktus es ēdu tikai un vienīgi īstās lauku piena produktus no govs. Tātad mēs koprējamies, jo man tā pašpietiekamība ir tā, ka es pērku cik vien tuvu var no sevīm visu. No kaimiņiem, ja man pietrūkst kāpost, es uzzinu, kam, ja man pietrūkst tā. Nu, tā ir tā sadarbība, ko es šobrīd veidoju. Man ir daudz ķiploku, man ir ķirbji, tur citam kaut kas cits, vai nu mēs jau apmainamies, vai es pērku piena produktus tikai no savas tuvākās kaimiņienes, un pat tad, kad man viņus nevajag, es pērku katru nedēļu, lai viņa turētu govs. Un tas ir tas, ko es pamanu, ka cilvēki šeit nesaprot. Viņi saka, es varu nopirkt kaut kur citur, kaut ko lētāku, bet ne jau labāku, un tu neatbalsti savu kaimiņu, savu draugu, savu cilvēku, kas varētu ražot. Es vēl neko neražoju, jo es gribu saprast tieši tāpat iesācējis dārzniecībā, daļdārznieks 20 gadus, kas aug. Un rokas jau ir piebeigtas kārtīgi, tā kā man ir jāsaprot, kā tas aug. Man viss aug bezrakšanas metodē. Tas viss ir ļoti skaisti līdz brīdim, kamēr nezāles no malām nesanāk iekšā. Pirmais, otrais gads ir ļoti skaists. Viss man ir noklāts ar kartoniem, viss nobērts ar zirgu mēsliem. Starp citu, zirgu mēslus dod pa brīvu vēl joprojām Latvijā, tur, kur ir zirgu skolas. Īpaši, ja esat tuvi Rīgai, tad Rīgā, kur ir lielās zirgu staļi, pēc tam var pateikt, kur tas ir, tur stāv čupām un kaudzēm, un viņi priecātos, ja kāds viņus aizvest projām, ja kādam pie Rīgas vajag zirgu mēslus. Ravēt man sanāk maz ar šo mulčēšanas metodu un nerakšanu. Zeme ir fantastiska, bet visa enerģija un laiks aiziet ķerojot lapas un plēšot skābarības ruļus un klājot, un siena ruļus, un pļaujot, citreiz tiešām pļauju zāli. Principā pļauju zāli tikai tāpēc, lai mulčētu. Kartupeļus arī šādu stādu, nomulčētā laukā, izroku bedres, ielieku kompostu, lieku vēl virsū mulču apmēram pusmetrs, man nesanāk kaut kā 3 un 40 centimetri. Ja neraka bedres un nelika kompostu, tad bija tā, ka viens kartupels ir, vienam ir 1, vienam ir 15, tāpēc šobrīd roku tās bedrītes un liek iekšā kompostu. Ravēju vienu reizi 2,5 stundas. Kolorādo nomigloju ar vieglu etiķūdeni 1:3, un es nezinu, kāpēc es to vēl nezināju, bet Kolorādo var miglot ar etiķūdeni. 1:3. Un arī kāpos baltiņus tā var nobiglot. Un kāpostam varbūt maz tur apdeg kaut kādas lapiņas maliņas, bet principā nekas, un visi kāpostu baltiņu kāpuri ir darīts. Tāds ļoti labs atklājums šogad. Ko es darīšu turpmāk, to man tagad parādīs šie 2 gadi. Runājot par selerijām, kādu selerijām, man jau 2 gadus ir tā, kad es viņus ļoti cītīgi audzēju. Viens ir skaidrs, viņām vajag pie kādas siltās sienas vai siltumnīcas malas vai tādu balto tunelīti, tā kā naurim, un viņam vajag ļoti, ļoti treknu zemi. Tiešām tādu ritīgi treknu, izstādīt stādiņu ārā, vēl nomulčēt ar pļauto zāli. Man vēl joprojām ir tādas vairāk nekā pēdu garas resnas selerijas, un šobrīd tie selerija kāti bija tādi, ka kā veikalā. Tā kā Latvijā viņas var izaudzēt, viss baigi labi, tikai ļoti vajag treknu. No tādiem melonēm un arbūziem es neesmu aizrāvusies, jo es laikam no daļdārzniecības esmu tā piekusus, kad es negribu eksperimentēt, es gribu būt praktiska. Un tā. Visam vispirms ir jāsagatavojās, un ir viegli, ja ir vēl alga un tu neesi iedzīts stūrī, jo es redzu apkārt cilvēki ļoti tā, nesagatavot sāk šo pašpietiekamības dzīvi. Noteikti ir jāsadarbojās, kā Ilis teica. Ir jāsadarbojās, jo visu tu nevari, visu arī nevajag, un viss tev arī neizaugs. Jo tiešām vienam aug sīpolu, vienam aug ķiploku, un priekš kam tad mocīties ar tiem sīpoliem, ja viņi neaug, bet tam otram atkal neaug ķiploki. Tas ir tas, kas vēl latvietim jāiemācās, bet man liekas, ka jau jaunajai paudzei no 30 uz augšu, ja viņš vispār ar zemi ir sakonektēts, tad tur jau ir skaidra bilde, ka ir jākuperējās.
Vecākai paaudzei grūtāk. Nu, es mēģināju, es nezinu, vai es 10 minūtēs ietilpu, vai es varu kaut ko tur detaļās vēl pastāstīt, vai jautājums, un tad es varētu pastāstīt sīkāk, jo, nu, Tu esi bijusi ļoti strauja, un tev ir vismaz 7 minūtes vēl ko runāt. Tā kā ir arī daži jautājumi čatiņā parādījušies, tā kā varbūt, lai tev... jā, lai tev, būsim noderīgi. jā, Izdaram jautājumus, un tad... tātad, vai kāļus un rāceņus audzējat, un kādi ir panākumi? Kāļus un rāceņus jau 2 gadus. Vai nu viņus apēd sprāģi augšanas periodā, vai šogad ļoti interesanti viņi pēkšņi sapuva augustā. Vienkārši pārvērtās par oranžu masu. Jā. Mēģināšu nākamā gadā. Tad ir jautājums, ko tad, ja pārtrūks sēklu piegādes no ārzemēm, vai neviens neapsver apgūt sēklu iegūšanu pašiem? Jā, tas ir process, kurā es esmu ielūkojusies, un es to lietu ņemu ļoti nopietni, ņemot vērā, ka visi tur saputeksnējās savā starpā, un katrai sugai ir tiešām tā savs veids, kā tās sēklas ir jāaudzē. Es esmu sēklu apmaiņas, ar Sandru sēklu apmaiņas visā tajā procesā, priecājos par to, ka cilvēki jau to dara. Es neesmu tik daudz mājās, es vēl mācos un izbraucu, lai es to nokontrolētu. Pilnīgi piekrītu, tas būtu ideālais variants, to es redzēju Amerikā, tur tas tiešām notiek, viņiem ir ļoti stipra savu sēklu maiņa. Noteikti, jā. Bet, piemēram, ķirpes, man mamma to dara, un es parasti saku, nedaram, jo tad, kad mēs viņu esam līdz februārim noturējuši un atgriežam, un no viņa nekā nav, tad vai netaisam eksperimentus ar saviem ķirbjiem, kas nav bijuši maisiņā un aputeksnēta rotiņa. Tā kā būtu lieliski, ja būtu šie cilvēki, kas katrs ar savu kaut kādu tur dārzeņu sugu nodarbotos, un mēs visi kopīgi varētu dalīties un izmantot Latvijā audzētas sēklas. Tas būtu fantastiski, nevajadzētu vest no Vācijas biodinamiskās, jo, F1 un tādas es vienkārši, es neredzu jēgu audzēt bioloģiski kaut ko, kas jau ģenētiski ir bišķi tur apgreidot. Tad ir jautājums par to, cik procentu bija etiķim precizēt, un tad par nezālēm, kas uzrodoties 3. gadā, kā veiksmīgi var tikt no tām vaļā vai izbeigt permakultūras veidā. Tā, etiķis ir 1:3, kas mums ir parastais lielās pudelēs, 9%. 9, jā, 1:3. Un nevajag tiešos saules staros, labāk pēcpusdienā, ja tiešos saules staros, tad bišķi apdeg, bet kartupelim tur pilnīgi neko. Nezālēm ir tā, ja taisam šo dobi sekto, tad, kad viss ir nomiris, zem tajā segumā, tad ierokam malas, vai tie ir dziļi dēļi, vai tas ir plasmas, vai tas ir es šobrīd roku iekšā linolēju gar malām. Jo no malām nāk iekšā gārsa un ciesa un kosa. Un tas ir nebeidzams. Bet, ja tas ir izdarīts, ja no malām nekas nelien, tad tā nerakšanas dzīve un kompostēšanas dzīve ir ļoti viegla. Var paskatīties, kā to dara Anglijā Čārls Davdins, ļoti slavens vīrietis. Viņš savā 0,4 izaudzē vairāk nekā 2,5 tonnas pārtikas. Viņš arī tirgošanai, ne tikai sev. Tā kā tur bija jautājums pirms tam, vai var izaudzēt 0,6 pārtiku visai ģimenei vai vairākām, noteikti var. Noteikti var, bet ne ar sēšanas, bet vairāk ar stādīšanas metodu un tiešām ar kompostēšanas, neāršanas, kur augu sekas tu vari likt vienu pēc otras. Anna, es vēlējos painformēt, ir tāda sieviete vārdā Daina Binde. Es nezinu, par viņu es dzirdējusi. Viņa ir uzsākusi tas mantojums vai kultūra mantojums. Jā, viņa vāc vecās, kas ir no mantojumiem nonākušās sēklas tieši no tādām lauku viensētām un veido. Man šķiet, ka viņi uzsāka kaut kādu projektu. Es arī no viņas saņēmu gan ģimenes
sīpolus, gan vasaras ķiplokus, kurus ļoti daudz cilvēki meklē arī. Un viņas tāds noteikums ir, kad viņi vēlas, lai pēc tam ar izaudzēto ražu tālāk padalās vēl ar 3 cilvēkiem. Bet viņi ir, cik es zinu, Latvijā pagaidām ir tāda oficiāli vienīgais projekts. Viņa noteikti sēklu bankā ar Sandru Stabiņģi kopā kaut ko. Gan jau kāra, jo es ar Sandru iepazinos, un tad viņa, man ir piesaistījusi palīdzēt dažos projektiņos. Jā, tas ir ļoti, ļoti apsveicams, jo es esot pāris konferencēs Amerikā, ir tāda ekofermu konference 6 dienas Kalifornijā, redzot, kādā apjomā tur cilvēki tiešām tās sēklas vāc un ļoti profesionāli un ļoti tur tā, sarakstu un saliek, jo, tas prasa laiku. Un tas prasa ļoti akuritāti. Es pats saprotu, ka es esmu pārāk radošs cilvēks, lai es varu samārķēt tomātu viņa dzīves sākumā, bet beigās nesamārķēšu vairs. Tur ir vajadzīgs gan dzīves sākumā, gan vidū, gan beigās marķēt un tiešām tam pieiet. Bet tad ir labi, ja kāds ir, es pierakstīšu viņas vārdu, vai lūdzu ieraksti čatiņā viņas vārdu, uzvārdu un sazināšos viņu. Jā, labi. Daina Binde, jā, man šķiet, kad ir jau tā minēts. Ir jau. Lieliski, jā. Sveika vakar, šeit Sandra, ja es varu mazliet papildināt par sēklām. Ir tā, ka... Jā, sveika vakar, jā, Daina tikko ielika mājaslapu, kas ir veidota tieši ar tādu nolūku, lai katrs var piekļūt informācijai, kā čubināt tos sarežģītos augus, kur ir sveša pute un sakrustojās krustām šķērsām. Un par to kustību mums šīs kustības tāds tālais un skaistais redzējums, ka sēklu maiņa notiek katrā ciemā. Tas ir tas, ko tu, Anna, arī saka, ka kaimiņš ar kaimiņu mainās ar izaudzēto ražu un tad arī kooperējoties un specializējoties, ka viens māk ar bieti, otrs ar pastenaku, trešais prot to ķirbi sabučināt un nosargāt, ja? Un tad ir tās savas sēklas, turklāt vēl tiek arī ņemts no labākajiem, ka notiek arī tā atlase, ka mēs turpinam selekciju un evolūciju. Uz to mums vajag lūkoties. Labi, es beidzu. Anna, tavs laiks. Iespraukties. Mani dzird? Dzirdam? Dzirdam. Te bija runa par 3. gadā, kad dobēm apkārt ir nezāles. Ja? Es ar Gunu Zalamanu runājām. Viņa veido šo te gabalu kā vienu dobi, un tad šīs te perimetrs ir mazāks. Bet man atšķirībā ir daudz dobi un kopgarumā salasīsies pie 200 metriem. Un par šo te malu cīnīties ir diezgan grūti, un tāpēc es no veciem biešu apstrādes tehnikas paņēmu plakangriešanas nazi, un man viņš ir uztaisīts pie zāles pļāvēja mazā traktorīša, kad es, teiksim, pļauju reizēm un to malu piegriežu. Un faktiski reāli pusstundas laikā es savus 200 metrus es esmu pēc katras apļaušanas piegriezes, un tāda problēma kā pļāvas sakņu ieiešana dobē tiek ļoti ātri atrisināta. Vienkārši varbūt kādam noder. Es esmu metis permakultūras biedrībā arī bildītas iekšā, kā tas izskatās, ka viņi paceļ, un viņš iedurās. Pirmās rindas, pirmo reizi tā kā apbraukt ir grūtāk, jo ir vēlēni jāpaplēš, bet pēc tam viss ir kārtībā. Labi, ja kādam noder, es būšu priecīgs. Jā, tas ir arī tas, ko rāda tas Čārls Davdins, kad tās apkārt dārzeņu dārzam, man ir dārzam apkārt žogs, un tur jau ir tā problēma, ka, protams, no ārpus līdz žogam aug zāle un gārses, un es, labi, trimerēju viņas 3-4 reizes gadā, bet vajadzētu trimerēt katru nedēļu vai katru otru, nav reāli man tam laika vai enerģijas. Un arī noteikti pēc saviem 300-400 metru sanāk. Vienam sakņu dārzam, pa kartupeļu lauku es esmu citu tektiku. Es vienkārši nolieku valni ar salmiem vai sienu, ja man ir apkārt vēl aiz tiem kartupeļiem, un tad tā kosa neielien, jo tas lauks ir vienīga kosa un ciesa.
Bet jā, tagad žoks ir ieaudzis. Un tagad ir čau, vai nu to žogu plēst nost, bet kādam, kas nākotnē rīko šādu dārzu, tad jā, vispirms ierakt vai uztaisīt šo apdobi, žogu iekšpusē tīrajā teritorijā, un tad tas dārzs ir pasargāts no šīm daudzgadīgām, jo gārsa var ienākt, pa vienu sezonu viņi ienāk 1,5 metru līdz 1,5 metra dziļumā dārzā. Tā. Un tas ir liekas darbs. Kā apdobas ir ļoti laba lieta. Vai tur vēl kāds jautājums bija? Es varu papildināt par tām apdobēm. Man nav traktora, bet es ar plakangriezni izēju. Ja regulāri iziet, tad arī daļdārznieki jau to dara, ka to apdobi apcērt, kur tās nezāles ir. Un es, piemēram, kaimiņu dārzā, kur ir žogs, arī uzturu apdobi, un līdz ar to risinu aizžogu, kas man ir skolas teritorija. Un vēl par sēklām gribu pateikt to, ka mēs esam plānojuši mācības janvārī, un noslēgums 27. janvārs ir plānot sēklu maiņā Ādažos. Tā kā, kam ir savas sēklas, čubiniet un sēklas došanai citiem labās sēklas, tad čubiniet, gatavojiet un tiekamies un mainamies savā starpā ar labajām sēklām. Un pēc tam jau parasti arī pēc tā janvāra arī daudzās vietās vēstneši sāktivizējas, un tad ir vietējās sēklu maiņas iet vaļā. Tā, labi, paldies, Sandra, par reklāmas pauzi. Man tā ir ļoti vērtīga informācija. Tas ir mūsu pasākums. Tā, it kā reklāmas, bet tas ir priekš mums pašiem. Tas ir mums pašiem ļoti svarīgas lietas. Es domāju, vispār sēklas ir kaut kas tāds, par ko ir jādomā un jāturpina domāt, un aicinu visus kļūt par sēklu lolotājiem pamazām. Jā, jo no savas pieredzes es zinu, ka to vajag, ja nav pieredzes, tad labāk ir visu darīt pamazām, kamēr uzaudzēja muskuļus. Labi, es vēl pastāstīšu par savu saimniecību. Varbūt, ka nodara arī pieredze no mūsu saimniecības. Iesākumā sensenos laikos bija tāda 13. gadā. Es uzdrošinājos mazliet paaptaujāt apkārtējās saimniecības mūsu ciematā, pat ne ciemā, tādā skraiciemā. Es mēģinu atrast, kur man ir slideshows. Un tik daudz vaļā, ka viņš negrib īsti kustēt. Labi, lai notiek. Jūs redzat arī tāpat. Un tātad bija mūsu skraiciemā aptaujājām 5 saimniecības padziļināti, bet tādu, lai tīri saprastu, kā uz to brīdi strādāja, un principā šobrīd mēģināsim atkārtot šo pētījumu vēl vienreiz, lai saprastu, kas notiek ar pašpietiekamības līmeņiem vietējās saimniecībās. Un te ir vienkārši tā mirkļa ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli pašnovērtējumus. Mēs neko nekalkulējam, vienkārši kā viņi paši jūtās, arī ienākumu struktūra. Un tas cipariņš 4, 5, 6, kas šeit parādās, tas ir cipariņš, kā pati ģimene vērtē savu pašu labklājības līmeni. Un tas bija tīri fascinējoši redzēt, ka ar ģimenes ar ļoti atšķirīgiem ienākumiem uz iedzīvotājiem uz vienu personu vērtēja ļoti vienādi un diezgan augstu, teiksim tā, 6 kā labklājības līmenis. Tas nozīmē, ka cilvēks ir apmierināts ar dzīvi, vai ne? Un kāpēc tas pētījums šobrīd? Arī mūsu ģimene bija iesaistījās šajā, ir viens no padziļinātajā aptaujā. Un kopā tad mēs šīs 5 ģimenes, tas bija tas uz 10 gadus atpakaļ, cik daudz mēs spējām nodrošināt sev dažādus produktus, cik lielu procentu. Tas tā kā izskaitot vidējos. Daži bija tādi, kas vairāk spēja augļus, bija viena saimniecība, kas nenodrošināja gandrīz neko sev. Un tik un tādā kopumā ņemot, es domāju, ka tādam vienam ciematam ir ļoti labi rādītāji. Ir skaidrs, ka graudu produktu maizi, vai kurš cep pats sev, kurš necep,
un graudu produktus, tad tur ir īpaša audzēšana. Nu, tas ir tāds ievadā saprast, mēs savā saimniecībā esam, man ir 5 bērni, kur tagad jau daļa ir lieli, un vairs nedzīvo ikdienā, divi no viņiem nedzīvo ikdienā mūsu saimē, bet tāpat vēl ir saistīti, un es mēģināšu atrast, kur man ir tās bildes, kuras es gribēju jums rādīt. Un mēs savā laikā esam, lai pabarotu ģimeni vienkārši, un pabarot ar ekskluzīvu pārtiku. Ja? Jūs saprotat, ka laukos dzīvojot, mēs vien nonācām līdz tam stāstam, ka vajag izmantot to iespēju, kas mums ir ekskluzīva kas mums ir ekskluzīvi. Ja? Mēs varam audzēt, pilnībā kontrolēt visu procesu un zināt, kas mums tur izaug, un visu to arī lietot pārtikā, un tādu pārtiku, lai nopirktu, mums vajadzētu ārprāt, cik daudz naudas, vai ne? Un te nu mums prasa tikai darbu. Savā laikā mums ir bijis arī zirgs, kas samazina enerģijas, teiksim, resursus vienā jomā, bet palielina citā. Un šobrīd mēs no zirga esam atteikušies par labu mazam traktorītim. Tagad kartupeļi ir viena no pamatkultūrām mūsu saimniecībā, un mēs esam arī ļoti priecīgi, ka kartupeļu audzēšanas sienā šobrīd ir norma, nevis kaut kas īpašs, jo mēs liekas, ka bijām viena no pirmajiem, kas sākām par to skaļi un bļaustīties, ka kartupeļi vislabāk tiek jāaudzē šādi, vismaz mazos apjomos. Mēs esam eksperimentējuši ar dažādām augstajām dobēm, un mums ļoti bieži ir daudz cilvēku dažādos pasākumos, un arī vasaras laikā tad mēs arī cenšamies nodrošināt paši sevi gan ar dārzeņiem, gan kaut kādām citām lietām no meža veltēm. Bet mans lielākais atklājums, vai teiksim, lielākais mūžā, teiksim, pieredze, kas man arī ļoti daudz palīdz manā citā darbībā, kuras folklorā dziedu un vadu kolektīvus, ir govs. Kaut kurā mirklī, kad uznāca 2008. gada krīze un nolika visu ļoti, ļoti pa vietām, un mēs sapratām, ka pilsētniecisko dzīvesveidu laukos turpināt, uzturēt, ir ne tas, ka dārgi, principā neiespējami un patiesībā neloģiski. Mēs arī pēc tam nokļuvām līdz tam, kas no sākuma sākām turēt kazas, jo man bija bail no govs tādu lielu lopu un sasodīt, kas ar viņu jādara un kā ar viņu tik galā. Un tad pirmais lopiņš mums bija kazas, bet tad es sapratu, ka turēt 5 kazas un slaukt, tas ir lielāka ķēpa nekā turēt vienu govi un slaukt un dabūt daudz vairāk pienu un daudz vairāk visu kā. Un es, kopš man ir govs, es pilnībā izprotu visas dziesmas par gotiņu mana raibaliņa, par to, ka govs tā ir mana barotāja, un to, ka ja man ir govs, tad man nav problēma vispār nekādu kartupeles, piens, biezpiens, krējums, sviests. Ja es vēl varu kaut kur uzcept maizi no kādiem kaimiņa izaudzētiem kviešu miltiem un noķert kādu zivi vai kaut ko tam līdzīgu, mums ir pilnīgi vienalga, kas pasaulē notiek. Tā kā piena produkti mūsu ģimenē ir lielos apjomos, un ziniet, ar visu to, ka man mājās ir tikai 3 bērni, ar 6 litriem dienā nepietiek. Tā kā, jo mēs tagad vēl teļu barojam, tā kā tie 6 litri, ko es atstāju, tā kā mūsu cilvēku pārtikai, viņi tā, diezgan knapi ir. Mums ir bijušas aitas, un mēs tā kā mums ir ļoti gaļu mīloša ģimene, tad tā ir liela daļa. Mēs cenšamies to gaļu, ko mēs lietojam pārtika audzēt paši, mēs esam audzējuši aitas, mums ir bijušas arī, mums šobrīd ir pīles, ap 30-40 pīles rudens sezonā, pamazām pārvēršās garšīgos sautējumos un zupās. Vīrs ir mednieks un nelimitētie zvēriņi, kas šobrīd ganās mūsu pašu reģistrētajos privātajā medību iecirknī, individuālā mednieka iecirknī, tie ik pa brīdim nonāk arī papildina, teiksim, bebrs kāds vai kāds stirna
tad tie papildina krājumus saldētavā. Un tad ir mūsu govs ir izdomājuši, ka viņi tā kā pat ir laba piena devēja, tad viņa mums nedos nereizi telītes, un tā nu mums nav iespēja no govs audzēt telīti, un vienmēr ir vīriešu kārtas īpatņi, kuri tad, kad sāk palikt pārāk aktīvi un lecīgi un biedējoši ģimenes jaunākajai paaudzei, tad mēs viņus operatīvi pārvēršam garšīgos gabaliņos, kuri pēc tam nokļūst pannās vai katlos vai citādās garšīgās lietās. Nu jā, laikam tas, ko es neesmu spējusi izdarīt, tas ir maize. Tik pa brīdim es saņemos un domāju, ka vajadzētu, jā, tagad mēs kādu laiku cepam, bet tas ir tāds darbs, kuram ir tā regulāri jāsako līdzi un ar visiem saviem sabiedriskajiem pienākumiem, kurus mēs te viens otrs skrienot daram un daudzējam, ieraugs, kuru vajag darīt. Tas ir, es ceru, ka mēs kā ģimene līdz tam drīzumā aizaugsim. Jā, tas ir skats no mūsu sliekšņa. Un ir tā, ka mums ģimenē mēs no daudz kā atsakāmies, no daudzām lietām, kas varbūt pilsētā liekas, tik kā bez tā var vispār dzīvot. Piemēram, mums nav duša un vanna, jo mums vispār nav tekošais ūdens sakarā ar tiešām nelabvēlīgu situāciju ar aku. Bet mēs katru dienu dzeram un pat mazgājamies avotu ūdenī, kur vedam no 300 metru attālā avotu. Un mums ir pirts, kas nav pilsētniekiem, un tad, kad man pilsētnieks prasa, kā tu vari izdzīvot bez dušas, es viņiem prasu, kā tu vari izdzīvot bez pirts. Un man ir tāda sajūta, ka es dzīvoju viskaistākajā vietā visā pasaulē, un katru dienu, kad es izēju uz sliekšņu, tad mani pārņem pilna laimes sajūta par to, ka es varu šeit būt. Un tas prasa no mums darbus, te man dārza bildes, dažādas augstās dobas, tas prasa darbu. Tas prasa to, ka ir jābūt mājās. Lopi uzreiz mazliet piesien. Bet tad, kad man atkal uzdod jautājumu par to, kā, jūs tagad esat piesiet lopiem, jums nav nekādas brīvības, jūs nekur nevarat aizbraukt, es prasu, vai tu neesi piesiet savam darbam, vai tu neesi piesiet ikdienas ritmam no 8 līdz 5, vai tu neesi piesiet kaut kādām citām lietām. Es jūtos pilnīgi brīva no tā, jo es zinu, ka man pamatvajadzības mēs esam nodrošinājuši paši, ja, un mums nav risku, mums nav stresa par to, kas notiks pasaulē tālāk, jo mēs šobrīd jūtamies tā ļoti stabili. Protams, ir kaut kādas zināma daļa, es arī teikšu, es pat nedotu 70%. Es domāju tā, mēs varbūt līdz 70% nodrošinām sevi ar pārtiku. Tā skaitā to, ko mēs iemainām, mēs mainamies ar graudus pret putniem, piemēram, man vēl vistiņas tikai aug un līdz ar to olas arī iemainām pret piena produktiem un tādā garā, ja. Bet mums ir tās citas lietas, kas ir tad siltums, par kuru mēs paši sagatavojam strādājot, ja. Mums ir avota ūdens, par kuru mēs atkal ar savu darbu dabūjam viņu šurp līdz mājai, un tad tas ir, tāda, atkal, kurš var katru dienu dzert to avotu ūdens, ja nav daudz tādu cilvēku, kuriem tās iespējas ir, vai ne? Un tāpēc es esmu pateicīga tam, par spīti tiešām, saimniecībā vismaz man un vīram, vismaz 2 stundas dienā ir minimums, ko mums katram ir jāiegulda, lai mēs viņu uzturētu ar visiem lopiem, ar sīklopiem, visādiem tiem putniņiem, sunīšiem, kaķīšiem, kaut kas vēl, govi. Un dārs prasa, tas ir atsevišķs stāsts, nevienmēr es viņu izvedu līdz galam un dabūju ražu ārā no tā, ko es esmu iestādījusi, ja, bet atkal, kā man šogad ļoti audzināja, dārzu mēs mulčējam, dārzā mums ir mani audzināja Guna Zālamani un teica, ka nevajag vienmēr sev noniecināt, ka tev nesanāk tur, perfekti visu izdarīt, ne? Tā kā
mums ir atkal mantota augsne no maniem vecvecākiem, jo šī ir manu vecvecāku māja, kurai ir vismaz 100 gadi, tur ir vienmēr iestrādāts mēslojums iekšā, kūtsmēsli, ja, un attiecīgi tā augsne ir, pusmetrs ir melnzemes slānis, nezinu, jūs neredzat, kur man tās rokas, jā. Viņš ir melnzemes slānis, riktīgi bies, kultūra augsne. Un tas atkal ir mantojums no maniem senčiem, un es ļoti labi šeit jūtos par spīti tam, ka nezāles arī šeit ļoti labi jūtās. Un tad, kad es pašķiru nezāles, tad es šogad, teiksim, ieskābēju, tā kā man bietas tik labi nesauga, tur tādi mazi pizdriki, un es domāju, man nav bieži, tad es paņēmu visas mangolda lapas, paņēmu un saskābēju, un viss atkal ir kaut kādā līdzsvarā. Lūk, tā kā tas par to pašpietiekamību, mūsu ģimenei tādā individuālā līmenī un par kopienas darbu, ko mēs mēģinām darīt, ir tiešām pamazām mēģinām sadarboties ar vairākām ģimenēm, ar kurām mums tā kā kultūras tādi un izglītības jomā jau ir sadarbība, bet es saprotu, ka mums droši vien vajadzētu arī tādā saimnieciskā un pārtikas drošības jomā mazliet vairāk sadarboties. Tā kā, tā teikt, manas atziņas, es uzreiz jums esmu arī dalījusies, bet tas prasa arī lielu darbu, tā kopienas veidošana, jo mēs tiekamies reizi 2 nedēļās svētdienās, kur mēs katra mamma kaut kādā nodrošina kaut kādu sadaļu, teiksim, viena mamma ir sportiste, viņam kopā ar bērniem vingro, cita tur, piemēram, ar mākslas darbiem, un tādā veidā mēs turam ģimenes kopā, un es, piemēram, ar koklas spēli, ja, un tad tā kā ģimenēm ir interesanti būt kopā tādos pasākumos, tad arī es saprotu, ka mēs varētu arī to paplašināt savu sadarbību uz tādu saimniecisku dalīšanos, barteru un tā tālāk, bet tas ir tikai pašos pirmsākumos. Par skābētiem mangoldu lapām, es viņus sagriežu gabalos, sabēra aplēja ar ūdeni, neatceros, ēdamkarot uz litru sāls. Paturēju tik ilgi, kamēr man sanāca laiks, siltumā paturēju tā kā zem bišķīta, lai viņas neuzpeldētu un pamaisītu pa brīdim. Viņas vienkārši sālītas nebija garšīgas, tāpēc es pagaidīju, kamēr viņas paliek mazliet ieskābas. Un tad es viņas paņēmu un mēģināju tur tās visas krutās receptes, kur ierīvē ar visādiem piparu maisījumiem, bet es to darīju aļa Latvijām vēji un vienkārši paņēmu mārutkus, samaisīju kopā ar šausmīgi daudz visādiem pipariem, kas man bija mājās, un kariju, un samiksēju kopā un vēl piegriezu ķiplokus un iestūķēju burciņās, kļavu lapu virsū, akmeni virsū, aizskrūvēju ciet, un tagad viņš gaida. Es viņu lieku klāt pie ceptiem kartupeļiem, kur ir pie zupām, pie gaļasēdieniem, vai arī es varu atļauties viņu ēst arī tāpat, jo es esmu pieradinājusi sev pie tās dīvainās garšas. Manējie pārējie tā īsti neatzīst tādus eksperimentus, bet gan jau ar laiku. Kaut kā tā. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi par manēju, cik gadi gotiņai? Šobrīd viņai bija 9. teļš šogad, un man liekas, ka mēs viņu vairāk nesēklosim. Vai arī varbūt, paskatīsimies, kā viņa jutīsies, jo šogad viņai bija grūti, un tāpēc viņa dod ļoti daudz piena priekš sava vecuma, un tad skatīsimies, kā viņa tālāk jutīsies. Varbūt mēs viņu tagad kādus vēl 2 gadus noturēsim, tad redzēsim, kā tālāk. Var pamēģināt cept lincēklu maizi, kurai vajag 1 stundu cepšanu, un nekas nav jāvaktē. Garso, paldies, pamēģināsim lincēklu maizi. Paskatīšos, gan jau receptes ir atrodams. Varbūt vēl kādi jautājumi? Varbūt ir vēl kādi komentāri, varbūt ir vēl kaut kādas kopējas diskusijas par arī citiem cilvēkiem, kas šodien runāja. Jautājums par
Jūs sakat, jūs tiekaties ik pa 2 nedēļām. Tātad jums ir izveidojusies komūna, kas nedzīvo kopā, bet jūs kooperēties. Jā, mēs sākām pandēmijas laikā, un tās ir mājmācību ģimenes, kuras izvēlējās bērnus ņemt ārā no skolām, un par spīti visiem noteikumiem mēs regulāri satikāmies pandēmijas laikā. Pēc tam pamazām ir daļa cilvēku, kuriem šobrīd pietiek sabiedrisko kontaktu, un kuri varbūt vairāk tik bieži neierodās uz šiem, bet ir kaut kādas 4-5 ģimenes, kurām šīs sanākšanas ir svarīgas un vērtīgas, un tad mēs arī ļoti cītīgi turpinām šo sanākšanu kopā. Un tad kaut kad ir kaut kas izkrīt, bet katru otro svētdienu mēs cenšamies sanākt un tad kopos paspēlēt lielajiem, gan bērniem paskraidīt kopā, lai viņi vairāk iepazīstās, gan tās sportiņi, kur mums ir viena dāva, kas rāda visādus, teiksim, tur tādas pašpalīdzības lietas, pašaizsardzības lietas, jā. Gan vīri parunājās par sevīm, jo mums ir ļoti svarīgi, ka visa ģimene ierodās, tā ir vairāk kopā būšana, nevis stratēģiska plānošana, kā mēs nākamo sezonu varētu viens otru atbalstīt un ko es varētu un ko tu varētu ražot. Tā vēl nav. Tā vēl nav, un tās situācijas ir tik mainīgas, ka mēs īsti arī Jā, bija ļoti grūti, kamēr cilvēki te nāca, te gāja, te parādījās jaunas ģimenes, tā aizgāja prom dažas un vairāk nenāca. Bet es tagad saprotu, ka mums ir tādas ļoti stabilās kodols izveidoties. Un man tā liekas, ka mēs esam nobrieduši arī tam jau individuālās sarunās, ka mums vajadzētu tagad ziemas laikā tikt līdz nākošai sezonai, jau saprast varbūt, ka mēs varam viens otru jau balstīt arī tīri ar šo pārtiks drošību kaut kādu turpmāk. Jā, es esmu ļoti pateicīga Covid laikam, jo tad mēs šeit atgriezāmies un esot pilnīgi, spējīgam sevi pabarot, pat šeit esot pirmo sezonu, pat, nebija tas tā, tas nekas, ka nekur nevaru aiziet, viss kārtībā, es esmu pēdus un jums uz galvas, bet, mēs katru izvēli mājās tagad remontējot un labojot daram ar tādu domu, kad, ja mēs esam atslēgti no sistēmas, lai mums tas strādātu. Principā katrs solis, kas tiek tādā virzienā iets, tāpēc es esmu iemācījusies arī maizi cept, un tas ir azartiski, bet tas tiešām ir darbiņš, nekas redzēs, te ir 2. nedēļa tikai ierauga bērnam, bet maizi tiek cepta, un keksi, un viss tiek cepts. Tiešām tā, ka arī to var nepirkt, un man ļoti garšo bulciņas, un beidzot man viņas vairs nav jāpērk veikalā, tā ir liela lieta, tā maizes cepšana. Man tieši interesē šī komūnu lieta, jo es skatos, vēroju viņu. Velsā ir Lamas komūna, un viņi stāstīja savu pieredzi, un tas ir ļoti psiholoģiski grūti, jo mums vēl nav tik slikti šajā sistēmā, lai mēs būtu spējīgi sadarboties un kaut kā forši sadzīvot komunā. Mums vēl ir diezgan labi. Es laikam saprotu, ka mēs pat vēl neesam nospiest uz tādiem ceļiem, lai mēs būtu spējīgi sadzīvot komunā šobrīd. Un ka tas ego vēl spēlē ļoti lielu lomu, cik es jūtu. Manas pieredzes arī rāda to, ka, paldies, Anda, par recepti, es tuvīt arī kopēšu. Manas pieredzes rāda to, ka jā, kad ir jo sliktāka laika, jo vairāk cilvēki ir ieinteresēti, bet ir tā, ka tai kopienai, komunai, arī viensētnieku valstī Latvijā ir iespēja veidot šādas lietas, jo ir tomēr ir jāatrod tā interešu kopība kaut kāda. Mūsu ģimenēm tas bija mājmācības ģimenes, bērnu vecumiem, tā kā sākot izlīdzināties, kad vairs nav galīgi zīdainīts, bet, teiksim, 4 gadi, tad jau un 5. nāk, tad jau atkal šī ģimene jau uzreiz pievelkās pie tās mājmācību grupiņas arī. Un mājmācību bērniem tās komunikācijas ir bišķīt tā kā deficīts, viņiem gribās vairāk komunicēt, viņi nav noguruši no skolas, un tāpēc mums tā sanākšanām bija tā motivējošais faktors tieši bērni. Un pamazām tās draudzības jau izveidojas. Sākumā ir grūti vienmēr,
jo jaunas draudzības veikt Latvijā, tas ir grūti mums, vai ne? Bet tad, ja mēs varam izveidot šādu maziņu kaut vai centriņu, un kad zinās, mums ir tāda pieredze, ka pievalkās cilvēki klāt no diezgan tālām vietām, meklējot domu biedrus, un man liekas, ka tas liecina, kad ir tas garaspēks tur iekšā. Jā, jo man ir tieši tā doma, kā tad būs tālāk, tad, kad mums tiešām ar to saimniecību vajadzēs arī nopelnīt naudu degvielai un elektrībai, nevis tikai pašiem paēst. Tad viena no lietām, ko es jūtu, ir liels pieprasījums, ir bioloģisko dārzeņu kastes. Bet arī tam ir vajadzīgs vairāk nekā viens cilvēks un vairāk nekā viens vai divu roku pāri, un tad kur rodās kā veidot šo komūnu, ka kopā arī audzējam. Jo, laiks ir viss nosakošais. Man tāda vērošana šobrīd noteikti, cik apkārt ir cilvēki gatavi iesaistīties arī procesā, ne tikai saņemt kasti. Vai mums vēl ir kaut kādi komentāri? Čatiņā ir fantastiska recepte, visiem iesaku viņu iekopēt pie sevis. Vai ir vēl kaut kādas lietas, par kurām mēs gribam diskutēt vai uzdot jautājumu viens otram? Tā kā pēdējās minūtes. Es pie pašpietiekamības varu pastāstīt, ka mēs arī varam, bija pieminēts tējas, bet, to, ko es arī esmu apgūs iemācījusies, ka mēs varam daudz vairāk arī visāds ārstniecības līdzekļus pašu taistīt. Daba mums visu dod. Gan ziedas, gan dažādas tinktūras, mazāk iet uz aptieku, bet ar visu dabūt no dabas. Paldies, Aija, varbūt, ka kādā permakultūras trešdienā mēs varam tevi uzaicināt, un tu vari padalīties ar šo zināšanu. Jā, mēģināt vajadzētu. Labi, tad novienosimies par pieejamiem laikiem, kā mums tur sanāk. Labi, pēc tam. Labi. Ir jautājums par kurā Latvijas reģionā ir mūsu veidotā kopiena. Mana vieta, kur mēs esam, ir Latgale, Daugavpils, Aglonas, Daugavpils, Prēļu un Krāslavas rajons saduras vietās. Tā kā mēs esam netālu no Aglonas, mēs visi aicinātu pievienoties, kas ir arī netālu, kaut gan mēs ar vārdu netālu šobrīd jau esam sapratuši diezgan tālu, pat 50 kilometri vēl neskaitās ļoti tālu. Tā kā tādas lietas. Vēl kaut kādas komentāri, jautājumi? Nijāra. Pacēluši. Lūdzu, Nijāra. Jā, vai jūs man dzirdat? Jā. Jautājums par našķiem. Anna stāstīja par bulciņām, bet ja ir bērni, varbūt arī kaut kādas končiņas vai kaut kādi citi našķi, kas aizstāja veikala saldumus. Paldies. Protams, ja varat saņemties un ierauga maizi cept, tad tas ir fantastiski, jo ierauga maizi, arī kviešu maizi ir veselīga. Īpaši viņa no biomiltiem, tad tur nekā neveselīga nav. Bet našķi uz medus bāzes, gan bez cepšanas vajadzētu, tad ar brūno cukuru mums ļoti iecienīti ir sakaramalizēta sauzu pārslas, kas iet piena ķīselim vai jebkuram ķīselim pa virsu. Tagad mēs cepam ļoti daudz ķirbju keksus un ķirbju, tādas tā kā plātsmaizītes. Tie tādi saldumi, kas mums mājās pilnībā aizvieto to, ko vajadzētu pirkt veikalā. Vēl jau, šokolāde ir, diemžēl,